Esiet sveicināti! Mani sauc Anna, es pārstāvu uzņēmumu OneTech, un šodienas video apskatīsim nomenklatūras komplektācijas iespējas 1C tirzniecības vadības 10 versijas sistēmā. Pieslēgsimies sistēmai. Dokuments nomenklatūras komplektēšana 1C tirzniecības vadības 10 versijas sistēmā ļauj ātri salikt un izjaukt komplektus noliktavām. Plusi – vienkārši iestatīšana un lietošana, automātisks pašizmaksas aprēķins, iespēja ņemt vērā darbus, elastīga izmaksu sadale demontāžas laikā un preču kustības uzskaita noliktavā pa partijām. Sāksim ar nomenklatūras, kura būs komplekts izveidi. Pievienosim jaunu nomenklatūru, augļu grozs. Lai to izdarītu, izvēlamies cilni klasifikātori, nomenklatūra, nomenklatūra. Mums atveras nomenklatūras saraksts. Lai pievienotu jaunu, spiežam uz plusiņu vai ejam caur darbības, pievienot. Atveras jaunas nomenklatūras aizpildīšanas kartīte. Pievienosim mūsu jauno nomenklatūru. Ailē nosaukums ierakstām nosaukumu. Ailē artikuls pievienojam preces artikulu, ja nepieciešams. Šajā gadījumā es nepievienošu. Ailes bāzes vienība, atlikumu glabāšanas un atskaišu vienības aizpildīsies automātiski, kad iegrāmatosim nomenklatūru. Ja nepieciešams, varam izvēlēties nomenklatūras grupu un nomenklatūras veidu lūk šeit. Tālāk pārējam uz cilni komplektējošie un pievienojam preces, no kurām mūsu komplekts sastāvēs. Es pievienošu 1 kg ābolus un 1 kg banānus. Ja nepieciešams, nomenklatūras kartītē pievienojam papildus informāciju. Vairāk informācijas par nomenklatūras klasifikātoru iegūsiet kādā no mūsu nākamajiem video. Piesakojiet mūsu kanālam, lai nepalaistu garām. Kad visa informācija savadīta, iegrāmatojam un saglabājam nomenklatūru. Tālāk nepieciešams izveidot nomenklatūras komplektēšanas dokumentu. Lai nonāktu līdz nomenklatūras komplektēšanas dokumentam, izvēlamies cilni dokumenti, krājumi, nomenklatūras komplektēšanu. Mums atveras dokumentu saraksts, lai izveidotu jaunu, spiežam uz plusiņu vai ejam caur darbības, pievienot. Atveras jaunu dokumentu formu. Aile numurs aizpildīsies brīdī, kad mēs iegrāmatosim dokumentu. Ailes datums, organizācija, noliktava un noliktava saņēmējs aizpildās pēc noklusējuma no tā, kādi jums ir lietotāja iestatījumi. Abas noliktavas var būt vienādas, bet svarīgi atcerēties, ka noliktava nedrīkst būt mazumtirdzniecības. Ailē pasūtījums varam pievienot pamatojumu dokumentu, uz kuru tiks izveidots komplektācijas dokuments. Ja nepieciešams, varam norādīt tāmi un projektu, kuram šī komplektācija paredzēta. Šajā gadījumā to nedarīšu. Pāriesim pie dokumenta apakšējās daļas. Ailē nomenklatūra, ievietojam nomenklatūru, kuru veidosim, šajā gadījumā pievienošu augļu grozs. Ja nepieciešams, varam pievienot raksturojumu lūk šeit. Ievadām daudzumu, cik šādus komplektus vēlamies ievadīt noliktavā. Kad ievadīsim daudzumu, sistēma mums piedāvās automātiski aizpildīt komplektējošās preces šī komplekta izveidei. Mērvienība aizpildīsies pēc noklusējuma, tāpat kā koeficients. Ja būsim norādījuši šajā komplektā izcelsmes valsti un svaru, tad arī šīs ailes aizpildīsies pēc noklusējuma automātiski. Tālāk pārējām pie cilnes komplektējošie. Ja izvēlējāties, lai sistēma neaizpilda automātiski komplektējošos, tad šo sadaļu varam aizpildīt, uzspiežot uz pogas aizpildīt ar komplektējošām sastāvdaļām. Ja pievienosiet preci, kura nav nomenklatūras komplektācijā norādīta, tad viņa tiks attēlota ar sarkanu punktu lūk šādi. Ja nepieciešams, varat pievienot arī darbus, kas ietilps šī komplekta izveidošanā. Tas ir izdarāms cilnē darbi, lūk šeit. Kad esam visu ievadījuši, spiežam pogu iegrāmatot un iegrāmatošanas logā redzam, ka dokuments ir iegrāmatots. Ar šo noslēgsim šodienas video par nomenklatūras komplektācijas iespējām. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot ekrānā redzamo kontaktinformāciju. Neaizmirstiet mums piesakot, lai nepalaistu garām nākamos video. Paldies par uzmanību un jauku atlikušo dienu!